Sveiki visi! Mani sauc Valds, un šajā video es jums parādīšu, kā ērti, ātri, vienkārši un galvenais lēti uztaisīt savu mājaslapu. Ķersimies klāt! Pirmais solis – jums ir jāiegādājas domēnu. Kas ir domēns? Domēns ir mājaslapas nosaukums, piemēram, www.nosaukums.lv. To jūs varat izdarīt www.nic.lv sistēmā. Linku uz šo resursu, tāpat kā uz citiem resursiem, kurus es izmantošu šī video ietvaros, jūs varēsiet atrast mazliet zemāk video aprakstā. Tad, lūk, jūsu pirmais uzdevums ir piereģistrēties. Reģistrēties, ievadīsiet visus savus datus, ļoti vienkārši, un ielogosieties sistēmā. Lapas augšpusē būs šāds lodziņš reģistrēt domēnu vārdu. Tur jūs varat rakstīt savas idejas par to, kāds varētu būt jūsu domēnu nosaukums. Un, ja tas būs brīvs un pieejams, un to kāds pirms jums nebūs nopircis, tad parādīsies šāds zaļš lodziņš, kas vēstīs, ka lūdzu, jūs varat reģistrēt un varat veikt apmaksu. Tālākos soļus es nerādīšu, tas ir ļoti vienkārši. Tajā brīdī, kad reģistrācija un apmaksa būs notikusi veiksmīgi, jūs varēsiet ielogoties nic.lv sistēmā, spiedīsiet uz mani dati, mani domēna vārdi un atvērsies šāda lapa. Manā gadījumā tie ir daudz un dažādi domēni, jūsu gadījumā tur būs tikai viens, tas, ko jūs tikko nopirkāt. Līdzās domēnu vārdam spiedīsiet uz zobratiņa, atvērsies jauna lapa, noskrolojiet līdz pašai apakšai, un tur būs logs domēnu vārdi tehniskie ieraksti. Ja tur gadījumā kāds ieraksts ir, to dzēsiet ārā, un jūsu uzdevums būs pievienot jaunus 3 NS tipa ierakstus. Un lūk, jūsu gadījumā tie būs ns1.arejait.lv, ns2.arejait.lv un ns3.arejait.lv. Tad lūk, ar domēnu iegādi esam tikuši galā, dodamies tālāk. Nākamais solis ir hosting iegāde. Hostings principā tā ir servera vietas iznomāšana, kur jūs izvietosiet savu mājaslapu. Tad kādam ir dators, kas visu laiku ir ieslēgts, un uz tā atradīsies jūsu jaunā mājaslapa. Konkrētais pakalpojums sniedzējs, starp citu, arī linku uz šo hosting pakalpojumu sniedzēju jūs atradīsiet video aprakstā. Šis konkrētais hosting pakalpojums sniedzējs piedāvā 4 hostinga plānus. Labs jautājums, kur izvēlēties? Tas viennozīmīgi izrietēs no jūsu iespējām un vajadzībām. Piemēram, Basic plāns būs ļoti labs, ja jūs plānojat veidot internetu veikalu vai plānojat to uzturēt vismaz 5 mājaslapas, 4-5. Tad jūs varat ņemt Basic. Ja jūs plānojat strādāt ar 1-2 mājaslapām, maksimums ar 3, tad noteikti izvēlēties mini hosting plānu. Cenas ir ļoti dažādas. Piemēram, mini hosting plāns gadā izmaksās vien 31 eiro. Ņemam ciet, pieteikties. Nākamais solis. Jums ir jāievada domēnu nosaukumu. Šeit neko nerakstiet, droši spiediet. Man jau ir domēns. Šeit jūs ievadīsiet savu tikko nopirktā domēnu vārda nosaukumu. Manā gadījumā tas ir komandai. Jūsu gadījumā tas būs tāds, kādu jūs būsiet reģistrējuši. .lv noteikti beigās, šeit gan vienkārši LV bez punkts. Turpināt un tālāk būs arī vienkārši soļi, apmaksas process, nekas sarežģīts. Tajā brīdī, kad tas būs noticis veiksmīgi, jūs savā e-pasta adresē saņemsiet dažādas pieejas un paroles. Jūsu nākamais uzdevums ir doties uz jūsu domēnu vārds.lv // cPanel. Šeit jūs varēsiet ievadīt lietotāja vārdu paroli, ko jūs būsiet saņēmuši savā e-pastā un ielogoties cPanel sistēmā. Ļoti daudz sistēmas būs sākumā izskatās sarežģīti, bet īstenībā tā nav. Tas viss ir ļoti vienkārši. Ielogosieties, tīsiet līdz pašai lejā, meklēsiet WordPress ikoniņu. Tā būs jūsu mājaslapas pati sistēma. Spiedīsiet virsū, atvērsies jauna lapa, droši spiediet uz Install Now, atvērsies jauns loks, un tur jau jūs varēsiet ievadīt detalizētus datus par jūsu mājaslapu. Pirmkārt, domēna nosaukumu, mājaslapas nosaukumu,
mājaslapas īsu aprakstiņu. Tur jūs varēsiet ievadīt administratoru lietotāju vārdu paroli, lai varētu pieslēgties pārvaldīšanas panelim lapai. Šeit īpaši vairāk neko nav jādara. Spiediet uz install. Dažas sekundes, un jūsu jaunā mājaslapa ir gatava. Tieši tik vienkārši. Apskatīsim. Lūk. Pāris vienkārši soļi, un jūs esat ticis vai tikusi pie savas jaunās mājaslapas. Jā, šobrīd tā izstās ļoti vienkārša, tomēr to ir iespējams uztaisīt skaistu, interesantu. Šī ir video pirmā daļa. Video otrajā daļā es jums parādīšu, kā vislabāk piemeklēt savai mājaslapai dizainu, kā to iegādāties, kā to uzstādīt un, protams, kā pārvaldīt mājaslapas saturu, kā ievietot bildes, kā ievietot tekstus un dažādas citas nianses. Tad lūk! Liels paldies, ka skatījāties, un tiekamies video otrajā daļā. Paldies, vislabāk!